Čau, man sauc Matīs, esmu ģitārists un ģitāras spēles pasniedzējs. Un šajā video es parunāšu par chromatisko gammu. Šis būs tāds brīvāka formāta video. Ja tu no šī video paņemsi vismaz vienu lietu, par ko aizdomāties vai pie kā pastrādāt savā mūzikas apbūvē, tad ļoti labi. Tu vari sagatavot pierakstu klāt, ja tu vēlies būt sistemātisks, un ķeramies pie lietas. Tad chromatiskā gamma ir savā ziņā, manuprāt, tā ir gamma, kuru varētu saukt par visu gammu, tādēļ, ka viņi iekļauj informāciju par visiem 12 pustoņiem, kas ir rietumu mūzikā. Jā, teorētiski to oktāvu var sadalīt arī smalkākās vienībās, bet ja mēs runājam par mūsu šo rietumu mūzikas kultūru, tad caurmērā mēs runājam par šiem te pustoņu iedalījumiem. Un chromatiskā gamma ir gamma, kas sistemātiski sakārto šos visus pustoņus no viena uz nākamo. Un šis vien varētu būt arguments, kāpēc tu gribētu trenēties šo gammu, lai vienkārši pierastu pie visām notīm, kas ir mūsu mūzikā. Savā ziņā tu to var uztvert kā alfabētu. Un alfabēts, kurš iekļauj visus burtiņus, kas mums ir. Pats vārds chroma nozīmē krāsa. Tā ir, teiksim tā, krāsu gamma, ja tā to varētu nosaukt. Rekur ir viena perspektīva, ko tu var aizdomāties. Chromatiskajā gammā ir 12 notis, izņem ārā 5, tagad tev ir 7 nošu gamma. Izņem ārā vēl 2 notis, tagad tev ir 5 nošu gamma, ir pentatonika. Tad savā ziņā tu vari domāt par chromatisko gammu kā gammu, no kuras tu vari iegūt arī pārējās gammas. Un tikai gammas dažādas idejas, ko tu spēlē muzikā, un kurā gadījumā viņam pamatā varbūt šeit chromatiskā gamma. Tad viens no jautājumiem varētu būt, kāpēc tad cilvēki nerad sāk ar mažoru gammu, pentatoniku un tā tālāk. Un es teiktu, ka varbūt tādēļ, ka šo gammu, ja to chromatisko gammu spēlē pa pustoņiem uz augšu, uz leju, viņi neskanēs tik muzikāli, kā, piemēram, mažoru gammu. Mēs pat varam sākt ar šādu mazu uzdevumu, kur nospēlēsim uz pirmās stīgas sākumā mažoru gammu no notis sol līdz notis sol. Sol, la, si, do, re, mi, fa, diez, sol. Jeb 3. lada, 5., 7., 8., 10., 12., 14., 15. Gan diezgan muzikāli, tu jau vari ņemt šīs notas. Un veidot kaut kādas idejas. Savukārt, ja tu nospēlētu chromatisko gammu, visu, ko mēs darītu, mēs sāktu no notas sol, un mēs iet līdz notis sol par katru nākamo ladu tālāk. Tas, kā es viņu tikko nospēlēju, es nospēlēju katru notu ar savu pirkstu, un šajā mirklī, kad es eju tālāk uz 7. ladu, es atkal nolieku rādītāju pirkstu. Tad uz 11. ladu atkal rādītāju pirkstu. Tad paliek pēdējā nots, un es viņu nospēlētu vai no mazo pirkstu, varbūt reizēm ar 3. pirkstu. Atkarībā no situācijas, ko es darītu tālāk. Tad tāds pirmais vingrinājums, ko tu vari pamēģināt, ir nospēlēt sākumā mažoru gammu, tad chromatisko gammu un pajautāt sev, vai tu vari ieraudzīt, ka visas notas, ko tu spēlēji, kad tu nospēlēji no mažoru gammas, viņas nāk ārā no chromatiskās gammas. Un tad pajautā sev, vai tu vari ieraudzīt visas tās notas sol mažorā, kuras netika nospēlētas. Tas būtu vēl viens tāds doma eksperiments, par ko tu vari aizdomāties. Nolūku un tālāk, ja mēs salīdzinām, varbūt tu jau dzirdēji, ka šī chromatiskā gamma viņai nav tāds melodiskums, ja tu viņu spēlē vienkārši pa pustoņiem uz augšu. Līdz ar to varbūt tas ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki biežāk, vismaz manuprāt, strādā pie citām šīm te gammām. Bet tas nenozīmē, ka šo chromatisko gammu nevajadzētu trenēties. Un, ja tu esi spējīgs atstāt komentāru, tu varbūt vari man padalīties ar savu pieredzi, cik daudz tu esi strādājis pie chromatiskās gammas un kādus vingrinājumus viņā esi spēlējis un tā tālāk. Tad turpmākajā video daļā es vienkārši padalīšos vēl ar pāris variantiem, kā tu varētu pastrādāt pie savas chromatiskās gammas apgūves. Viena no lietām, kas būtu, ir, pieņemsim, pierast par šīm lietām domāt arī bez instrumentu, jo, ja tu limitēsi savu laiku
tikai kamēr tu spēlē ģitāru, tad tu būsi limitēts uz to laiku, ko tu vari veltīt ģitārai ikdienā. Ja tu ļoti aizņemts, varbūt tas nav pārāk daudz, tāpēc ir laba doma ir sāc mentāli pie šiem lietām strādāt. Piemēram, ja tu iedomājies šīs notas, ko tu spēlē, vai tu viņus vispār var nosaukt no notas sol līdz notīs sol, uz augšu un uz leju. Sol, sol diez la, la diez si, do diez re, re diez mi, fa diez sol. Un atpakaļ sol, sol no fa, mi bemol re, re bemol do, si bemol la, la bemol sol. Es tikko to darīju spēlējot, bet iedomājies te pa ielu vai sēdi tramvajā, un tu mierīgi vari pat kaut vai vizualizēt, kā to spēlēt uz ģitāras vai audioalizēt, vai arī vienkārši pat ar vārdiem ejot pa ielu saukt, tā kā sol, sol diez la, la diez si, do diez re, re diez mi, fa diez sol, atpakaļ. Sol, sol no fa, mi bemol re, re bemol do, si bemol la, la bemol sol. Tātad tas būtu viens no uzdevumiem, ko tu vēl vari arī piefiksēt savā pierakstu ladē, tādu veido, kad sākt mentāli trenēties šo gāmu. Kad to var izdarīt no notas sol, pamēģini to pašu izdarīt no visām pārējām notiem. Savā ziņā jau tas pats jau vien būs, vienkārši sāks no citu punktu. Varbūt no notas fa sāc līdz fa un atpakaļ. Varbūt no la. Varbūt iedomājies, kā to pašu dari uz citām stīgām. Tāds praktisks uzdevums par chromatisko gāmu. Tad tālāk mēs šeit tikko spēlējam horizontāli, tādā izpratnē, ka rokas staigā šādā kustību virzienā. Parunājam par to, kā nospēlēt šo gāmu vertikāli. Ja mēs sāktu no sastās stīgas, piemēram, kur notas lā, kā mēs varam tikt līdz notī lā, kas ir šeit. Ir dažādi varianti, es ierosinu šādu, ka mēs sākumā nospēlējam 4 notas uz sastās stīgas. Un tad šo nākamo noti jau spēlējam šeit uz 5. stīgas. Tad mēs spēlējam 5. lata, 6., 7., 8. un uz nākamās stīgas 4. lata. Un šajā mirklī es arī nākamo notu spēlēšu ar rādītāju pirkstu. Un arī te. Un arī te. Šeit es varu tālāk uz nākamās stīgā uz 5. latas. Un iemesls, kāpēc mēs šeit pārgājām uz 5. latas, varbūt jau zina, starp stīgām ir starp mi un la ir kvarts, starp la un re ir kvarts, starp re un sol ir kvarts, bet sol si ir terts, un si mi jākliek kvarts. Starp šīm divām stīgām ir cits skaņojums savā starpā, līdz ar to varbūt jau esi piefiksējis, ka nereti, ja tu atkārto kaut kādu ideju, tad tā ģeometrija starp šīm stīgām šajā mirklī viņā var atšķirties. Tāda maza piebildība. Nu, lūk, tad pamēģinām kopā nospēlēt lēnām šo visu gāmu. 1, 2, 3, 4. Idejas, ja tu gribi spēlēt ātrāk, tur šeit ir izmantot slaidu. Artikulācijas ziņā. Kā arī, ja tev negribās uz šo notu spēlēt šeit, tu jau vari darīt tā. Kur tā ir opcija, ko izmantot. Vai arī šeit sākt ar. Tā jau ir gaumas lieta, es vienkārši iesācis ar šādu variantu, man viņš kaut kā liekas, efektīvāks. Man šajā video noslēgumā ir viens piedāvājums, ko es to varu ierosināt, kas ir pamēģini paspēlēt manu chromatiskās gāmas workout. Tu viņu var atrast, ierakstot, es pieļauju YouTube'ā searchā The Chromatic Scale Workout. Ja? Un manā kanālā
Matīs Guitar, nevis šajā, kas ir Matīs Jākopsons, bet Matīs Guitar kanālā ir pieejams. Man ir tur playlists arī ar citiem workoutiem. Bet šīs chromatiskās gāmas workouts, viņš ir diezgan labs, lai tu varētu pārliecināties, vai tu to gāmu tiešām spēj tehniski spēlēt un tu viņu pārvaldi. Un tas veids, kā viņi tiek tur spēlēti, ir tu sāc sākumā ar vienkārši ar un atkārto šo te elementu. Un tad tu pēc tam, tas, kas tur notiek, tad tajā workoutā tu redzēsi, tur ir arī vizuāla ilustrācija, tu sākumā sāc ar un atkārto šādu mazu nošu segmentiņu, pēc tam tu liec vairāk notas klāt un vairāk, un beigās tu jau ej no notas lā līdz notai lā un atpakaļ. Un, ja tev liekas, tas ir baigi vienkārši, tad pamēģini. Savukārt, ja tu sāc spēlēt to workout tajā tempā, kā tu tur ir, un tu secini, ka ir par grūti, tad YouTube var uzlikt lēnāku playback speed. Jā, ļoti svarīgi ir, ka tu šos uzdevumus, kad tehniski strādā precīzi, kontrolēti, tu esi atbrīvojies, un ja tu spēlē īstajā tempā un tu esi savilcies, pieņemsim, sasprints. Vai arī tu jūti, ka tu nespēji elpot vienmērīgi to darot un tā tālāk, mana rekomendācija viennozīmīgi būtu paspēlēt viņu krietni lēnāk. Tāds lūk video par chromatisko gāmu. Ja tev ir vēl kaut kas piebilstams par to, varbūt var atstāt kādu komentāru. Neaizmirst abonēt manu YouTube kanālu. Tas šajā video arī viss. Atā!